ko sevī vajadzētu attīstīt vai pie kā vajadzētu piedomāt, iespējams, kas varētu būt lielākie klupšanas akmeņi. Pirmais bišķi ir jāmazina tā tieksme, visu laiku dabūt cilvēku atzinību, novērtējumu, visu laiku dabūt, ka cik es esmu foršs, lielisks, fantastisks. Un tas, ka cilvēkam to neizsaka, nenozīmē, ka es esmu slikts. Otrs ir jāiemācās strādāt un būt atvērtākiem pret faktiem un datiem, ka tie arī ir rādītāji. Trešais varētu būt reālāk novērtēt situācijas. Ja es runāju ar tad es to situāciju dalu ar 2 no tās ekspresijas, kas viņam ir. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš māca ļoti krāsaini iztēloties un uzzīmēt, bišķi iemācīties atšķirt faktus, emocijas un būt reālam. Noteikti kādam ir jāmācās organizēt laiks, darbs, iekļauties standartos. Vēl viena lieta ir jāmācās pievērst uzmanību detaļām. Un vajadzētu, lai cik nebūtu iemācīties, ir ieklausīties citu cilvēku domās, sevišķi negatīvajās domās un izjūtās, un mācēt tās uztvert saprātīgi. Neizplūst uzreiz pretreakcijās vai vēl kaut kur. Tad jāmācās arī uztvert arī negatīvās lietas. Ja? Jo reizēm tie pārējie, ko saka par viņu, piedodiet, bet pārējie saka, kad arī reizēm jādarbojas ar baltiem cimdiem. Reizēm sajūta tāda ir.